Sveiciens skatītājiem! Laikā, kad ārā vēss un tumšs un daļa no mums jau sapņo par baltiem Ziemassvētkiem, žurnāla Bilance valstspilsētu ekonomikas pētīšanas ceļojumā dodamies uz vienu no Latvijas vasaras galvaspilsētām – Jūrmalu. Kas neriskē, tas nedzīvo Jūrmalā. Vēsta pārfrāzētās versijas slavenajam teicienam par šampaniešu dzeršanu. Latvijas rivjēra, kas asociējas ar bagātu ļaužu mītnes vietu, pēdējos gados piedzīvojusi eksistenciālu krīzi. Gan Covid-19 pandēmija, gan Krievijas iebrukums Ukrainā apturējis Jūrmalas līdzšinējos galvenos naudas pelnīšanas veidus – turismu no NVS valstīm un nekustamo īpašumu tirdzniecību pret termiņu uzturēšanās atļaujām. Kāda ir pašreizējā situācija, kā Jūrmala adaptējas jaunajiem apstākļiem un kā raugās nākotnē? Aplūkojot Jūrmalas lielāko uzņēmumu sarakstu, redzams, ka rūpniecība šajā pilsētā faktiski nepastāv. Lursoft apkopotajā Jūrmalas 20 lielāko komersantu sarakstā būtībā ir tikai 2, ko varētu droši klasificēt kā ražotājus. Jūrmalā ir pārliecinoši viszemākais apstrādes rūpniecības apmērs starp valsts pilsētām. Pēc apgrozījuma tikai 33 miljoni eiro 2022. gadā, kamēr Ogrē tas sasniedz 113 miljonus, Liepājā un Vēnspilī katrā virs 500 miljoniem, bet Rīgā tuvojas 5 miljardiem. Uzņēmējdarbības vājums parādās arī kopējā pilsētas ekonomikas statistikā. Iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Jūrmalā 2021. gadā bijis 10 000 eiro, kas ļauj valstspilsētu konkurencē noturēties nedaudz virs Ogres, ieņemot priekšpēdējo vietu. Savukārt, uzņēmumu saražotās produkcijas apjomā uz vienu iedzīvotāju Jūrmala ir pārliecinoši pēdējā – 7850 eiro 2022. gadā, kas valstspilsētu vidū ir vienīgais rādītājs zem 10 000 eiro robežas. Jūrmalā ir arī viszemākais uzņēmumos nodarbināto īpatsvars, tikai ap 5. daļu no pilsētas iedzīvotāju skaita. Ārvalstu tiešās investīcijas Jūrmalā ir bijušas visai zemas. Nepilni 2 miljoni eiro uz 1000 iedzīvotājiem iepriekšējos 5 gados kopā, kas ierindo to 7. vietā starp valsts pilsētām. Piedevām šo investīciju struktūru ir ārkārtīgi vienumuļa. Vismaz 2/3 ieguldījumu Jūrmalā veikti nekustamo īpašumu nozarē, un tie nākuši no Krievijas, kā arī turīgo ļaužu ārzonām Kipras un Lielbritānijas. Vienlaikus Jūrmalā ir otra augstākā vidējā alga valsts pilsētās – 1145 eiro 2023. gadā, un arī bezdarbs ir viens no zemākajiem – 3,8%. Būtībā Jūrmalas situācija ir diezgan līdzīga Ogrei. Tā ir vēl viena valsts pilsēta, kas nodarbinātības un vidējo algu ziņā gūst izteiktu labumu no blakus esošās Rīgas, kurā strādā lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju. Atšķirība ir tā, ka Jūrmalā ir vēl vājāk attīstīta ražošana nekā Ogrē. Savukārt spēcīgāk attīstīts turisms un, protams, nekustamo īpašumu tirgus. Iespējams, ka zivi nevajag mērīt pēc tās spējas lidot, un Jūrmalas gadījumā būtu jāvērtē tieši tās vēsturiski spēcīgo pušu – turisma, kurorta pakalpojumu un nekustamā īpašuma sektora rādītāji. Patiešām, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sektorā Jūrmala ar 53 miljonus eiro vērtu apgrozījumu 2022. gadā ieņēma diezgan pārliecinošu 2. vietu Latvijā, atpaliekot tikai no galvaspilsētas. Arī nekustamā īpašuma jomā Jūrmala bija 2, aiz sevis atstājot Liepāju. Līdzīgi aina arī veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu jomā. Piedevām Jūrmala salīdzinoši labi performē arī profesionālo zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sfērā, kā arī finanšu un apdrošināšanas jomā, kur priekšā bez Rīgas palaiž vēl tikai Liepāju. Visbeidzot, krietni perspektīvāka nekā citās mazajās valstspilsētās, Jūrmalā izskatās arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozara, kur pilsēta ar 34 miljonu eiro apgrozījumu 2022. gadā ieņēma stabilu 2. vietu Latvijā, 3. vietā esošo Liepāju apsteidzot vairāk nekā 2-kārt.
Tātad ekonomikas strukturālais šķērsgriezums rāda, ka Jūrmala ieņem vienas no vadošajām pozīcijām virknē tautsaimniecības nozaru. Turklāt vairākās tādās, kuras uzskatāmas par augstas pievienotās vērtības nesējām, jeb citiem vārdiem par vietām, kur nauda žāvējas. Taču problēma ir citur. Šīs nozares kaut cik pilnvērtīgi ir attīstījušās tikai Rīgā, bet pārējās Latvijas valsts pilsētās labākajā gadījumā pastāv tikai to attīstības iedīgļi. Līdz ar to Jūrmalas rezultāts izskatās tik pozitīvi vienīgi relatīvā kontekstā, jo absolūtos mērogos skaitļi ir pārāk mazi, lai nodrošinātu pilsētai pārticību. Taču tie iezīmē zinām tendenci un šo nozaru tālākas attīstības iespējamību nākotnē. Jautājums, vai šādu perspektīvu saredz, veicina, savos attīstības strateģiskajos un rīcības plānos iekļauj arī pilsētas dome. Lai gan Jūrmalas attīstības stratēģijā ir pieminēta nepieciešamība dažādot uzņēmējdarbību, lielākā daļa konkrēto ierosinājumu riņķo ap to pašu turisma un kūrorta pakalpojumu jomu. Ūdensmalu attīstība jauniem kūrortpilsētai atbilstošiem pakalpojumu objektiem, jahtu osta, jaunas pastaigu vietas, kafejnīcas, piestātnes. Kļūst skaidrs, ka ar uzņēmējdarbības dažādošanu Jūrmalā pamatā saprot tikai turisma piedāvājumu dažādošanu. No vienas puses, Jūrmalas ekonomikas strateģiskā plānošana ir saturiski skaidri fokusēta. Pretstā daudzu citu Latvijas valsts pilsētu ļoti vispārīgajai un izplūdušajai pieejai. No otras puses, vai šis fokus tomēr nav pārāk šaurs? Lai spētu labi dzīvot tikai no turisma un kūrorta pakalpojumiem vien, ir jābūt, piemēram, Dubrovnikas līmeņa turistu magnētam. Pagaidām Jūrmala nav šāda līmeņa magnēts. Patiesībā pilsēta nav pat Baltijas vadošais kūrorts, jo Pērnava piesaista būtiski vairāk gan kopējo, gan ārvalstu turistu. Nenoliedzot turisma nozares kā Jūrmalas dabiskās priekšrocības tālākas attīstības svarīgumu, pilsētai tomēr būtu svētīgi paraudzīties arī citos iespējami perspektīvos virzienos, uz kuriem norādes sniedz jau minētā Latvijas valsts pilsētu ekonomikas nozaru struktūras analīze.